Eiro reģiona Ezeru zeme Latvijas birojas izstrādāja un uzsāka Latvijas-Lietuvas programmas līdzfinansēto projektu Terapija ar dzīvnieku palīdzību, kura aktivitātes paredz stiprināt 16 Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālo vidi, kā arī popularizēt un veicināt terapijas ar dzīvnieku palīdzību attīstību. Animaterapija ir rehabilitācijas terapija ar dzīvnieku iesaistīšana, kas līdz šim Latvijā un Lietuvā ir tikusi reti izmantota. Šī projekta ietvaros viena no aktivitātēm paredzēja 2 starptautisko vasaras nometņu rīkošanu Riebiņu novadā un Ignalīnas rajonā Lietuvā. Nometnēs piedalījās 80 augsta sociālā riska ģimeņu un sociālās aprūpes iestāžu bērni vecumā no 7 līdz 16 gadiem. Nometnes tika rīkots ar mērķi popularizēt terapiju ar dzīvnieku palīdzību kā unikālu rehabilitācijas metodi bērniem no sociālā riska ģimenēm, vienlaikus veidojot izpratni par tā saucamo 3-kāršo sinhrono efektu – fizisko, psiholoģisko un sociālo faktoru pozitīvo iedarbību uz cilvēka organismu. 5 dienu nometnēs bērniem bija iespēja sadraudzēties un gūt pozitīvas emocijas no zirgiem, suņiem, trušiem, aitām, kāmīšiem un citiem dzīvniekiem. Ar tiem dzīvniekiem ir tā, ka viņš saprot, ka viņš var tik galā ar to ļoti lielo dzīvnieku. Sākumā viņiem visiem ir respekts pret viņu, protams, ja? Bet pēc tam viņš saprot, ka ar viņu taču var saprasties. Viņš klausa, viņš mani jūt. Es viņam paplikšķinu, viņš tur atsaucās, viņu var samīļot. Un kas ir reiterapijā svarīgi, ka viņi ar to dzīvnieku enerģiju, viņi ar to siltumu un ar to dzīvnieku kustību, tas bērns pats neapzinoties, viņa ķermenīts arī sāk atbrīvoties, atslogoties. Ja teiksim, ir psiholoģisks diskomforts, ja tā psiholoģiskā nestabilitāte, tad šeit ar to fizisko stabilitāti, ar fizisko balansu, viņš arī psiholoģiski sakārtojās, kas ir tas dīvainākais, ja, visā šajā pasākumā, un tas strādā. Galvenais, ka tas viss strādā. No Daugavpils pilsētas tika atvesti arī īpaši apmācīti suņi. Izrādās, ka suns ir ne tikai labs draugs un uzticams sabiedrotais, bet arī ārsts. Viens no animaterapijas atzariem ir канистерапия, jeb suņu iesaistīšana aktīvā ārstēšanas procesā. Уже 2 года мы этим занимаемся, но в принципе в Латвии очень мало знает этого движения. Вот мы впервые участвуем в этом. Mēs ar to nodarbojamies jau 2 gadus, lai gan канистерапija Latvijā vēl ir jauna un maz zināma kustība. Mēs pirmo reizi piedalāmies šī projekta nometnēs. Jūs redzat, ka daudz bērni baidās no suņiem, taču mūsu uzdevums ir iemācīt viņus nebaidīties, jo viņi visi ir īpaši apmācīti un izgājuši testus kā īpaši uzticami. Bērni no suņiem saņem daudz pozitīvu emociju. Vakar, kad mēs uzsākām nodarbības, bērni bija klusi, bet pēc tam pamazām sāka atvērties un smaidīt. Pat nometņu vadītāji priecājas, ka atsevišķi bērni sāk smaidīt vai runāt, lai gan iepriekšējā dienā nav teikuši ne vārda. Bērni nometnē piedalījās arī dažādās citās kopīgās aktivitātēs, sportoja, peldēja un piedalījās radošajās darbnīcās. No Daugavpils novada bērnu nometnēs bija iesaistīti 4 bērni. Darja no Kalupes pagasta pēc piedāvājuma iesaistīties nometnē ar lielu prieku steidza nokārtot visas nepieciešamās formalitātes, lai tiktu uz Lietuvu. Šeit ir forši, mēs jau jājam ar zirgiem, pēc tam peldamies, tikai ūdens ir nedaudz augsts. Vot ar suņiem tagad. Vakar cepam maizi, ļoti garšīga bija. Tā, visu nevaru atcerēties, bet ir labi. Pierobežas projekta ietvaros tiek īstenotas arī citas aktivitātes. Tiek organizēti semināri pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, ārstiem, bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem. Bez tam vēl vairākiem bērniem ir paredzētas papildus nodarbības reiterapijā un delfīnterapijas kurs Klaipēdā.